Šeit jau ko redzēt, visu jau esam attīrījuši. Pēdējie soļi ir palikuši tīri tikai materiāla novešana uz krautuvēm un pārstrādi. Darbus mēs uzsākām novembrī. Mūsu darbos ietilpst teritorijas atcelmošana, kā arī atsevišķu augošu krūmu un koku zāģēšana. Mitrākās teritorijās, kur tajā momentā Latvijas valsts mežiem nebija iespēja kokus izstrādāt, tur tad mēs šī projekta ietvaros ejam un izstrādājam tos. Sagatavojam kūlaukumu nākamajiem apakšuzņēmējiem. Šobrīd mums notiek celmu izvešanas darbi. Šī ir viena no, teiksim tā, trakākajām teritorijām darba veikšanā, jo šī ir, kā redzams, purvaina teritorija, ir daudz zemslāņu ūdeņu, un ar mūsu tehnikas vienībām ir grūti pa šādiem pārvietoties, praktiski neiespējami, jo apakšā nav nekāda pamata. Kā mēs šos darbus veicam, mēs tātad izraujam celmus, cenšamies viņus pakot sev apakšā, lai mums būtu kaut kāds pamats un lēni virzamies uz priekšu. Jā, šeit arī mums ir kādas 2 reizes nogrimuši ekskavātori, kuras ir tad veselu dienu ir pagājusi, lai viņus dabūtu ārā. Tas, kad mēs darbojamies šajā objektā, nozīmē arī to, ka arī citi mazie Latvijas uzņēmēji var šādus darbus darīt un viennozīmīgi startēt šādos vērienīgos projektos.